Labrīt, slēdzamies visi klāt, kuri vēl nav pieslēgušies. Nu, vēl mums ir pusotra minūte. Ko? Ātri, jā, var paklačoties. Nu jā, kolēģi, labrīt vēlreiz. Tūlīt būs 9:00. Šodien ir domes sēdes diena, bet tā kā ir ienākuši vēl jautājumi papildus, tad mums ir nepieciešams arī finanšu komiteja, un tāpēc šodien 9:00 ir finanšu komiteja. Sākam šo finanšu komiteju. Tad mums viens kolēģis ir attālināti, Aivars Kraps, un tā pārējie mēs, tas, kas esam uz vietas. Līdz ar to darba kārtība, vai ir kādam ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav jautājumu par darba kārtību, lūdzu uzsākam balsojumu. Labrīt, Aivarjā. Helīna. Aivars, par darba kārtību, Aivar, balsojumu. Kraps, Aivars, tu mūs dzirdi? Viņš dzird mūs? Nedzird? Aivar, balsojums par darba kārtību. Kaut kas neiet viņam. Labi, slēdzam balsojumu šobrīd. 14 deputāti par, pret, atturas, nepiedalās nav. Lēmuma projekts darba kārtība ir apstiprināta. Pamēģinam sakārtot, lai Aivaram ir darba kārtība. Uzraksta varbūt viņam. Jā. Redzēt, mēs viņu redzējām, nu, bet nedzirdējām. Vai arī viņam ir vienkārši, datorā viena un telefonā ir otra programma ieslēgta, arī tā var būt. Labi, ejam, tātad pirmais darba kārtības jautājums ir grozījumi Jēkabpils nodomes 21. gada lēmumā numurs 132 par amatu sarakstiem Jēkabpils sporta skola. Jēkabpils sporta skola grib veikt grozījumus vienā amatu sarakstā, tas ir pār metodiķi, un lūgums un nākošajā lēmuma projektā būs viņi šajos 06 slodzes grib novirzīt citiem mērķiem. Arī slodzē, bet ar citādāku nosaukumu, bet dosim vārdu Ivetai vai Edgaram, kurš no jums tur gatavi ziņot.
Iveta? Labrīt! Lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz sporta skolas iesniegumu un ir priekšlikums izveidot jaunu amata vietu skolu sporta pasākumu organizators, kas būtu tehniskais darbinieks, viena pilna slodze, un attiecīgi likvidēt pedagoģisko amata likmi 06 izglītības metodiķis. Es saprotu, ka finansējumā nekādu izmaiņu šajā brīdī nav. Tur ir 1:1 bija runa, ka mainās. Jā, Iveta? No finansējuma es varu tik cik paļauties uz finansistu un pašas iestādes sniegto informāciju. Edgars nav pieslēdzies. Labi, kolēģi, uzsākam balsojumu. Ir jautājumi. Jā, lūdzu. Es saprotu, ka šis cilvēks tad nodarbosies ar skolu savstarpējo sacensību organizēšanu. Jautājums, vai uzdodot šo pienākumu tieši Jēkabpils sporta skolai, tas ir labākais modelis, kā pašvaldība šo procesu var organizēt? Nu, ir kādi citi priekšlikumi? Ir tā sanācis, ka nepavisam sen es pats tādās sacensībās piedalījos, un principā tas viss notiek skolu mācību stundu laikā, skolu sporta zālēs. Tā summa, ko mēs gadā tam esam gatavi atvēlēt, ir 14 640 eiro. Mans priekšlikums ir uzdot šīs sacensības starp skolām organizēt pašām skolām, sporta skolotājiem, un šo finansējumu, ko mēs esam gatavi maksāt kādam cilvēkam algā, sadalīt starp tām skolām ar mērķi sporta inventāra iegādēji. Respektīvi, ja skola uzņemas rīkot šīs sacensības, tad viņa dabūja noteiktu summu iegādēs par to inventāru, lai tās sacensības varētu notikt. Un tās skolas, kas piedalās, arī saņem kaut kādu daļu no šiem 14 000 tieši sporta inventāra iegādēji, un tad mēs vienkārši to neiztērēsim kādam cilvēkam algā, bet reāli ieguldīsim skolās inventārā. Jā, tur mazliet citādāk ir, Jāni, es tev šobrīd nepaskaidrošu. Es runājot ar sporta skolu, viņi man šo visu izskaidroja, kādā formā ir. Viņiem šobrīd ir cilvēks, kas to dara, kas šo uzskaiti ved par visu to, un viņam vienkārši bija metodiķa nosaukums. Un viņi grib noņemt šo pedagoģisko metodiķi no šī un pārlikt uz tehnisko tādu darbu. Un tāpēc viņi lūdza nomainīt vienkārši šos nosaukumus. Vienu tā kā likvidēt un otru atvērt vaļā. Tāpēc man tev būs grūti šobrīd oponēt vai kaut ko pateikt. Man vajadzētu vai no sporta skolas pieslēgumu. Šobrīd es redzu, ka Edgars Lamba ir ziņotājs, bet es runāju ar to sporta skolas, jo tur šobrīd ir mazliet mainījies darbinieku sastāvs, un līdz ar to viņi lūdza nofiksēt tās, respektīvi tos darbus, ko tiešām tie darbinieki dara. Leonīds, un tad es mēģinām sazvanīt sporta skolu. Es paskaidrošu. Jā. Vispirms Leonīds, un tad tu paskaidro. Es tā no lēmuma projekta saprotu, ka šis tagad ir vakants amats, tas 06 metodiķis, un vienkārši grib nomainīt no metodiķa uz to sporta organizatoru, lai nav vajadzīga tur speciālā izglītība. Bet tas jau nekādīgi nav pretrunā ar to, ko es teicu, kad iespējams pat skolas būtu priecīgas uzņemties šo pienākumu savā starpā organizēt mačus, ja viņas saprot, ka dienas beigās viņām no tā ir kaut kāds inventārs klāt. Nevis mēs iztērējam šos 14 000 kādam cilvēkam algā. Šeit ir rakstīts, ka tas cilvēks organizēs mačus starp skolām. Jā, tātad pirmām kārtām tas cilvēks jau bija tiešām vienkārši tas cilvēks aizgāja, un pareizi Jānis arī pamanīja to, ka tātad, ja tas ir metodiķis, viņam ir nepieciešama tāda pedagoģiskā izglītība. Un līdz ar to, lai šis turpinātu šis darbs, jo, piemēram, arī tas rudens cross, kas šobrīd bija jābūt, viņu respektīvi neorganizēja, nebija, kas tātad sataisa šo visu, teiksim, pasākumu. Un tāpēc sporta skolai bija tāds ierosinājums, ka tātad tur ir tas cilvēks, kas varētu to visu darīt, tikai viņam nav šīs pedagoģiskās izglītības. Lūkās. Bet tur ir ne tikai to, kā organizēt, tur arī ved uzskaitas un raksta papīrus un visas tur ir arī lietvedība klāt. Par sacensībām. Jā, tā skaitā, par visu arī nodot.
tas ir vairāk domāts kā skolu sporta tīkla, tāds koordinators vairāk. Dīvaini, ka nav ziņotājs, kas mums to arī izstāstītu, jo tad jautājums, kāpēc tad tieši Jēkabpils sporta skolai, kāpēc rudens krosu vai sacensības nevar organizēt Jēkabpils sporta centrs, kur ir sporta koordinatori. Man nav skaidrs no šī, kāpēc tas, vēsturiski varbūt to darīja sporta skola, bet tas jau nav teikts, ka tas ir pareizākais modelis, kā to darīt turpmāk. Sporta centrs viņi rīkos šīs sacensības, tautas sacensības visiem grupām. Un skolai, tad sporta skola ir tad kā uzņēmusies, ka sporta skola koordinē šo sacensību veikšanu starp skolām, lai būtu tās saucamās sporta olimpiādes pilsētā un lauku teritorijā kopīgas. Jā, es esmu tādā daudz Roku ir pacēlis, es neredzu, kas tur man ir. Juri, lūdzu. Jā, labdien, Edgars, ka nevar pieslēgties, vai kas nezinu, bet es zinu tā par šo darbu ir tā, ka te ir šis cilvēks, par ko iet runa, viņš koordinē tātad starp skolām šīs sacensības ļoti daudzos sporta veidos. Un šajā mācību periodā, tas, cik es zinu no tā visa, tad ir tā, katru trešdienu praktiski notiek sacensības. Un viņam jāsakoordinē ir gan skolas sporta zāle, gan tiesneši, gan inventārs, gan šī uzskaita, un veidojās arī starp skolām, es nezinu, bija kādreiz, vai tagad arī ir šis kopvērtējums, ir balvas, apbalvošanas un tā tālāk. Tur diezgan liels darbs ir par to, Kā Jānis izteicās, varbūt, kad skolas to var veikt, bet īsti jau nebūs, kas to veids, ja būtu, teiksim, skolām viens norganizē basketbolu, viens to, bet es domāju, ka tas neies krastā, jo tur tiešām bērni sabrauc dažādās vecuma grupās, ir ļoti daudz komandas, ir vidusskolnieki, mazie, vidējie vecumi un tā tālāk. Tas ir liels darbs diezgan. Tas, cik es zinu šo visu, Labi, Leonīdam jautājums. Jā, labrīt, vispirms visiem. Es ar lasījumu tā interesanti bija lasīt šo anotāciju, kad ir tur vajadzīgs augstākā pedagoģiskā, šeit nav vajadzīga, Tad līdz šim es saprotu, uz 1,6 slodzi šis darbinieks veica gan vienu lietu, kas saucās, kā viņu tā organizēšana? Metodisko darbu un arī sporta organizācijas darbu. Viņš ir aizgājis projām, Es saprotu pēc tās anotācijas. Bet divām šīm aktivitātēm darīja viens cilvēks, un 1,9 1,6 slodzes. Tagad to 1,6 slodzes sadalīja 1 un 0,6. Un 0,6 ir tie, ja tur cipariem var ticēt, ir 900 eiro, kaut kur alga. Tas ir slodzes alga. Es tā saprotu, Tā ir slodzes alga. Tad tāds cilvēks par tādu naudu ir gatavs strādāt. A metodikiem cik paliek? Cik metodikiem paliek? Mēs varēsim metodīgi tagad atrast, tā ir vakance. Viņi strādā. Viņi strādā? Strādā. Tātad viens metodiķis, tātad bija 2 cilvēki, 2 metodiķi, 2. Vienam bija pilna slodze, 1, otram bija 0,6. Tas, kuram bija 0,6, bija arī sporta skolotājs citā skolā, tāpēc viņam tā slodze, viņš citur arī strādāja. Tātad tas cilvēks aizgāja projām, palika šī 0,6 slodze, un un šai 0,6 slodze ir šie 946 eiro, ja es nemaldos, viņš vienkārši būs tātad sporta organizators. Viņš nebūs metodiķis. Nodalīja tos pienākumus, vienkārši sadalīja, jo viņš iepriekš arī darīja tieši šo metodisko darbu. Metodiķim iedeva tātad viņš šo metodisko pilnībā visu, un tad šis to organizatorisko. Nē, laikam nav. Es palieku pie tā, ka, manuprāt, šo varētu organizēt pašas skolas. Skolām tā būtu arī motivācija iegūt papildus finansējumu tieši sporta inventāram, jo skolās sporta inventārs ir tāds, kāds ir. Katrs var noteikti domāt savādāk, bet ja mums pretī nav arī cilvēks, kas pastāsta to procesu, kā viņš to redz nākotnē, tad kā mēs varam rūpīgi izvērtēt šo lēmumu projektu, jo sporta skola ir ziņotāji, un sporta skola būtu tie, kas organizēs. Pagaidām mēs tā savā starpā runājam par tādām lietām, ko mēs nezinām.
Viņš būs domas sēdis, teiksim, lai pieslēdzas. Es drīkst pakomentēšu. Tātad skolas šo nevarētu organizēt arī viena iemesla pēc, ka tās būtu papildus slodzes fiziskās kultūras, tāds sporta skolotājiem. Tātad tās arī būtu virstundas un vispārējais. Jā, Tas taču notiek mācības stundu laikā. Tam nav Nevienmēr. nozīmes par papildus pienākumiem, Nevienmēr. tāpat tās darīs. Es esmu 4 gadus organizējis gan transportu uz šīm sacensībām, gan arī palīdzējis skolām tur nokļūt un visu, gan arī piedalījies mācību stundu laikā tas notiek. Un tas apjoms nav nemaz. Jēkabpils nauda ietveros visas skolas vienā laikā, viņām nenotiek sporta stunda. Jā. Nē, kolēģi, tātad viens ir aizvest bērnus uz šādām sacensībām, otrs ir organizēt šīs sacensības, salikt visu kopā. Tas ir papildus krietnes darbs, un tāpēc viens cilvēks uz visu to novadu, tas bija normāli, bet jūs noteikti varat parunāt ar skolu sporta skolotājiem, kā tas ir, ja ir kaut kāda cits variants, mēs jau varam runāt par to, kad mainīt šo sistēmu, ja? Nav jau iecirsts akmenī, ka tikai tā un šitādi jābūt, ja? Bet vienīgi jābūt arī no tiem sporta skolotājiem. Tad, kad viņi ir gatavi uzņemties kā pienākumu, ja, šādu pasākumu, un tad ejam, mainam šo sistēmu, bet šobrīd šis piedāvājums ir šāds. Bet uz šobrīd jau vajadzēja būt izdiskutētam, ja nāk šis piedāvājums, kas tad mēs tagad apstiprināsim, tagad būs šādi. Kā es teicu, šobrīd jau mainās tikai nosaukumi esošajiem štatiem. Ja, šobrīd nemainās sistēma. Šobrīd atnāca sporta skola, kura piedāvā izdalīt laukā šo 0,6, lai viņš nebūtu metodiskais darbs, jo tur ir vajadzīgs, bet būtu tas cilvēks, kas šobrīd pie tā strādā, varētu oficiāli to darīt. Ja? Tāds ir tikai tas piedāvājums. Paliekot uz šīm pašām 1,6 slodzēm, ko viņi piedāvā. Te nav pilnīgi nekas mainīts sistēmā, nav nekas tik vienai sistēmas sadaļai tiek nomainīts, teiksim, šis nosaukums. Jā. Lūdzu, tātad, es redzu, mums pieslēdzās no sporta skolas. Lūdzu, stādieties priekšā, lai mēs zinām. Vita Liepiņa, direktora vietniece sporta skolas. Direktors šobrīd nevar pieslēgties. Pieslēdzos es. Esmu gatava uz jautājumiem atbildēt. Mums nav skaidrs riktīgi tur par to 0,6 un par to 1. Ko tas 0,6? Kādi ir tie pienākumi tam skolu sporta dzīves organizatoram? Pienākumi ir organizēt sacensības starp rajonu skolām. Un sacensības gan lielo, gan mazo skolu grupā. Un līdz ar to tad ir nepieciešams atsevišķs cilvēks, kas to darbiņu varētu veikt. Un tikko dzirdēju, ka jūs minējāt, kad varētu izdalīt skolotājiem, bet patiesība ir tāda, ka visās skolās jau nevar norganizēt, jo tā bāze nav visām vienāda un nav tā, lai nodrošinātu, teiksim, vairākos laukumos šīs sporta spēles un stadioni arī ne visām skolām ir tādi, kādi ir pieņemti pēc standartiem. Labi, paldies. Labi, kolēģi, ejam citādāk, mēs domāju, nepaspēsim. Šobrīd balsojam, bet ņemam droši vien paskaidrojumu no sporta skolas, lai izstāsta precīzi un lai viss ir saprotami, varbūt, ka arī ir jāmaina šī sistēma. Bet es arī dikti šaubos, vai darbinieki skolās spēs nodrošināt šo, tas tāpatās būs papildus slodzi šim darbiniekam diezgan nopietni. Drīkst vēl vienu jautājumu? Jā, lūdzu. Lai atvaino man direktora vietniece, bet pa kuru laiku, kur ir Baiba aizgājis, kāpēc aizgājis, vai bija arī kaut kāds konkurss, vai iestādēm nevajag konkurss, direktors pats sev piemeklē vietniekus? Direktors, es nemācēšu atbildēt šobrīd sporta skola, kā to ir atrisinājusi. Es skatos, ka ir sludinājumi, ka meklē un arī gandrīz vai konkursu tur apzaļomošanas meistariem pa novadiem. Šeit direktoru vietnieks, vai tad ir mūsu normatīvas aktos? Pajautāsim direktoram, kā viņš to ir izdarījis. Tāpēc es saku, man nekas nav pret šo cilvēku, ticiet. Jā, es noteikti pajautāšu. Parādījās, es brīnos, es atceros citu meiteni. Jā, lūdzu, viņi to nenobalsoja.
Leonīte, nobalsot. Uh, 13 deputāti pār, pret, Jānis Striks, atturas Leonīts Sauceļš, nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Un šeit tad ir par pedagogu amata vienību un darbību likmu sarakstiem. Lūdzu, tad šeit ir papildinājums. Ir divi papildus pie lēmuma papildus priekšlikumi. Un pirmais ir no 1. novembra apstiprināt Zasas vidusskolai papildus 0,2 slodzi direktoru vietnieku amatam. Tur jāsaka, ir bijis tā, ka pēc iepriekšējā gada ir bijis 1,4. Šī vienošanās tika panākta ar šiem vietniekiem, un pēc tarifikācijas un visas sanāca 1,2, bet šis cilvēks jau strādā, un tad bija tāda vienošanās, ka pieliekam šo 0,2 klāt no citām skolām, kur šis finansējums pretējā gadījumā arī pazūd, tiek jādod atpakaļ. Līdz ar to priekšlikums šobrīd ir uz šo gadu to 0,2 piefinansēt no citas skolas, bet nākošgad tad pilnīgi citādāk. Jā, atbilstoši mērķdotācijai. Jautājums, no kuras skolas mēs noņēmām? Tur ir tajā izskaidrojošā daļā rakstīts, ir Kruspils pamatskolas, tām esošu algu fonda rezerve, ja, un bija, jā, šeit ir no Kruspils pamatskolas. Kruspils pamatskolā es zinu, ka Ķīnai bija, viņu visu laiku teica tajā konflikta situācijā, man ir tikai 0,2 slodzes. Par ko ir runa? Varbūt tās tad mums var vai Ženija izstāstīt. Situācija? Kur ir lielāka skola, Zasas vai Nē, Kruspils? nav runa par to. Te ir tikai tas, kas ir atlikums palicis. Tur ir Kruspils pamatskolē ir sadalīts, viss ir atbilstoši tarifikācijai, viss ir sadalīts. Viņiem tur ir atlikums bišķīt. Ja? Vai tas nav drīzāk politisks uzstādījums, cik es zinu? Man teica sociāla lieta komitejā, ka vajag palielināt. Sakarā to, ka jauna direktore vajag palielināt vietnieku. Nē, tur ir... Bet Kruspils skolā tas pats ir jauna direktore, un problēma ir izvietot mācību programmas pa vairākām vietām. Kāpēc tur ņem nost? Varbūt tur bija Ženija varbūt tās nāca, rekur varbūt tur bija jāpieliek klāt. Šobrīd nav runa par... Tas ir no pagājušā gada vienkārši, kā bija. Un šobrīd tarifikācijā Zasai vairs nepienācās. Tas būtība jau ir tāda, ka pagājušajā gadā Zasai arī bija 1,2 slodzes, jā? Bet viņiem bija finanšu ietaupījums no iepriekšējā gada iekrājies, un līdz ar to viņi varēja šo finansējumu iekļaut 0,2 tā slodzītēm, ko viņi arī piemaksāja. Šobrīd mērķa dotācija ir tikai tik daudz, cik var nofinansēt 1,2. Un šo 0,2 otro pusīt, ko piešķīra, tā ir no pašvaldības līdzekļiem, un tā, es saprotu, tas ir, mums šobrīd ir izveidojusies ekonomija Kruspils skolai, naudiņā, un arī Sūnu skolai, jo mērķa Sūnu skolai šobrīd lielākā daļa ir finansējums no mērķa dotācijas, ja? Tātad šī naudiņa ir no tā visa kopējā finansējuma, kas ir skolām novirzīts iekrājums. Un līdz gada beigām tad šī nauda tur arī ir. Šīs skolas līdz gada beigām to neizjūt? Nē, viņas to tur arī neizjūtīs, tā kā faktiski ir vakantas vietas, tā kā tā nauda tur ir. Jā, bet varbūt vajag arī Kruspils skolai palīdzēt. Kruspils skola ir izveidojusi savu statusu atbilstoši vajadzībām. Viņām finansējums ir pietiekos, bet viņi iztiek ar 1,3 slodzē metodu vietnieka. Viņām ir pietiekoši. Nē, šeit es vairāk jūtu, ir kaut kāds uzstādījums, ka tieši vajag un pamatojums bija, cik es zinu, jauna direktore, un ja vajag palīdzēt, lielāka slodze būs vietniecei. Es vēlreiz atkārtoju, Kruspils skola ir sarežģītākā situācijā no pārvaldības viedokļa. Mācību programmas jāizvieto gan Sūnās jākontrolē, gan kur viņam tās filiālis, jā? Nē. Sūna ir atsevišķa skola. Nē, labi, es kļūdījos, es kļūdījos. Kā ar Latviju, gadās jau tai geogrāfijā sapīties pa Kruspils pošo novadu. Variešos, kuri vēl viņai ir filiāli.
Tāpat divās vietās. Jā. Un tur ir mazāk kā, ja šajā gadījumā, un ja tur ir rezerve, kāpēc mēs nevaram viņiem arī palīdzēt? Tātad, ja vienkārši viņiem, kā jau Ženija atbildēja, tātad viņiem ir šīs slodzes nokomplektētas un viņiem šie līdzekļi ir pietiekami. Tā ir ekonomija. Situācija ir sarežģīta. Jauna direktore. Tur nav jaunas direktoras, tur ir tā pati direktora. Kurā vietā? Krustpilī. Tagad, Krustpilī. kad viņa atnāks, es nezinu, bet ir... Bet, Leonīt, tur nav jauna direktora. Kolēģi nemācēšu pateikt, kurš ir dzirdējis. Šobrīd šis piedāvājums ir šāds. Ja būs pieprasījums no citām skolām un pamatojums, kāpēc, ko un kā, tad arī būs runāšana. Es nezinu, kurā brīdī, kurā komitejā ir kaut kas citādāk runāts. Es neesmu šajās komitejās. Līdz ar to, kolēģi, retoriku varam, protams, turpināt, bet lūgums būtu uzsākt balsojumu par priekšlikumu, lai atrisinātu šo problēmu. Un lūgums, protams, arī skolām pirms slēgt līgumus saprast savus finansējuma avotus un darboties atbilstoši tam, kas viņiem pienākas. 12 deputāti par, pret Aivars Kraps, Leonīts Salcevičs, atturas Ruslans Bajārietis, nepiedalās nav. Šis lēmuma projekta papildinājums ir ielikts, un otrs tad ir par tikko lemto par Jēkabpils sporta skolā samazināt 0,6 slodzes izglītības metodiķa amatam un izglītības metodiķa amata vienības kopā 1 slodze. Tad šis lemjošajā daļā 8-9 izteikti sekojuši. 8. No 25. gada 1. novembra Jēkabpils sporta skolā samazināt 0,6 slodzes izglītības metodiķa amata vienībai. Un 21. 1. novembra izteikt lēmumu pedagogu amata vienību un darbību likmi saraksta Jēkabpils 3. punkta šādā redakcijā izglītības metodiķis amata vienība 1 slodze. Jā? Lūdzu, uzsākam balsojumu. Četrpadsmit deputāti par, pret nav, atturas Leonīts Salcevičs, nepiedalās nav, lēmuma projekts ir papildināts ar vēl vienu, un tad lūgums var balsot par visu lēmumu projektu. Jānis. 14 deputāti par, pret nav, atturas Leonīts Salcevičs, nepiedalās nav, lēmuma projekts ir izskatīts. Nākošais ir par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem Eiropas jaunatnes olimpiskajā festivālā. Jūs atceraties, ka mūsu sportists nostartēja ar bronzas medaļu. Lūgums ir atbalstīt gan sportista, gan trenera šo sumināšanu, lai viņiem, jo šis tiešais sporta pasākums neietilpst mūsu atrunātajos kritērijos, kur ir Latvijas čempionāts, Eiropas čempionāts, pasaules čempionāts. Līdz ar to viņiem šeit nepienākas, tikai ar domas lēmumu. Es tieši gribēju pajautāt, vai mums ir kaut kādi noteikumi par to, cik lielas summas par kādiem sasniegumiem pienākas, vai mēs katru reizi izdomājam? Tātad, ja runājam par konkrēto gadījumu, tad nav atrunāts par šādiem gadījumiem. Mums ir atrunāts par Latvijas čempionātu uzvaru, par Eiropas čempionātu. Tas būs sporta laureātā, kur saņem gan sportists, gan treneris, bet tā kā šie ir tādi lieli mērogi un ārpus, tad to mēs pielemam paši. Mēs esam gan lūšiem devuši atsevišķi par uzvarām, par lielajām uzvarām, ja? Gan arī basketbolistiem un tam līdzīgi. Tāds ir priekšlikums, lūdzu. Kas šo summu ierosina, varbūt lielāku vajag?
Vienmēr jau gribētos, bet mēs arī komandai devām tikai 5000, ja, kur ir 20 cilvēki iekšā. Līdz ar to, es domāju, ka 1000 Komanda mums bija lokāla, tā pa Latvijas uzvarā. Šeit ir Eiropa. 20. Tā bija, jā. Šeit ir, bet viņš arī nav, viņš ir Eiropas jaunatnes olimpiskais festivāls. Tas ir tāds, jaunizdomājums, tāds kā kauss apmēram, ja. Grūti pateikt, kas tas ir, mērogs bija ļoti liels, bet, es piekrītu, ka varētu dot ļoti daudz vairāk, bet, es domāju, ka arī šis būs diezgan atbalstoši, ja, piemēram, par Latvijas čempionātu, viņiem pienāks 150 eiro. Ja, tā kā tā summa ir, adekvāti, liekas. Tādas nedodam arī tie, kas noštartē, tajos oficiālajos. Jā, tāpēc saku, tas ir, bet šīs summas... Nē, tur ir mazāk, es skatījos, jā. Kolēģi, priekšlikums ir balsot. Aivars. 15 deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts ir izskatīts. Par projektu Jēkabpils novada pašvaldības vides speciālistu materiālu tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanu 25. gada zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošinājumu novada ūdens tiltnēs. Lūdzu, varbūt tās mums Ludmila varētu ātri vai... Jā, lūdzu, bet tad pie mikrofona, jā? Jā, tur mazliet papildināšu, tur ir domāts arī pašvaldības policija, tā kā nodrošināt ar bezpilotu lidaparātu un dronu un 8 cilvēku apmācību. Un taktiskās austiņas, tas ir mūsu nodaļai 4 gabalas. Kopējais naudas pieprasījums ir 6123, no kuriem mūsu pašvaldības līdzfinansējums ir tikai 11%. Tātad 673 eiro. Jā, paldies. Aivars, lūdzu. Vispirms Aivars un tad Kraps Aivars. Aivars. Es atvainojos, Aivar, piedod. Es vienkārši... Jāni, lūdzu. Tad sanāk, ka tas drons būs pašvaldības policijai. Jums viņš nebija vajadzīgs? Mums ir drons pašvaldības policijai vajag. Un kāda ir kopējā projekta summa, uz kādu vispār var pieteikties? Mēs esam izmantojuši tā kā maksimumu, tie 6123 eiro, vai varēja pieteikties uz lielāku? Šis ir otrais uzsaukums, kopējā summa bija 46 000, tur piesakās visi, kas ir saistīti ar dabas resursu aizsardzību tieši ūdeņos. Paldies, kolēģi. Lūdzu, uzsākam. Leonīd, lūdzu, piedod. Nē, tas viss ir ļoti labi. Tas ir jāatbalsta, bet man vienkārši ziņkārs zīts, cik es zinu, ka no nodaļas ir divi ražani puiši aizgājuši projām. Kāda situācija tagad nodaļā, kā viņi nokomplektējas, kas viņi tagad vada, var pastāstīt? Tagad ir 4 cilvēki nodaļā, 2 ir izsludināts konkurss, 24. datumā noslēdzās. Ceram, ka kolēģi būs. Jā, vadītāja ir iepriekšējā pārgājusi uz vides aizsardzības speciālistu amatu un bija konkurss uz vadītāju amatu, pieteicos es un tagad vadītājs esmu es. Jā, paldies. Labi, kolēģi, uzsākam balsojumu. Paldies. Piecpadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts ir izskatīts. Grozījumi Jēkabpils novada 25. gada lēmumā numur 622 par Zasas vidusskolas Erasmus programmas projekta īstenošanu. Ja jūs atceraties, mēs nobalsojām par to, ka Zasas skola piedalās. Šobrīd ir saņemts finansējums, bet izrādās pašvaldības finansējumam ir jābūt paredzētam. Un šis ir doma, ka pašvaldībai uz 27. gada budžetu būtu jāparedz šis gala noslēguma finansējums šim Erasmus programmai. Šobrīd jau ir ieskaitīts iekšā, bet tur tā summa mums it kā ir jāparedz, bet tas, ko teica Erasmus
teiksim, vadītāji, tad, principā, parasti iztiek ar šo summu, kas ir ieskaitīta. Bet juridiski mums bija jāparedz arī savs līdzfinansējums. Tāpēc lūgums būtu nobalsot, lai viņi var uzsākt darbu ar šo finansējumu, kas jau ir ieskaitīts. Šogad no mums tur neprasās finansējums. 15 deputāti pārpret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts ir izskatīts. Nākošais ir saistiešu noteikumu pielikuma precizēšana. Gita, lūdzu, varbūt tad pāris vārdos, lai cilvēki pagājušajos budžeta grozījumos mēs pielēmām un tika kļūdaini pievienots viens pielikums, kurš nebija pareizais. Un Gita, lūdzu, varbūt izstāstīt. Jā, tātad 25. septembrī tika apstiprināti budžeta grozījumi, saistošie noteikumi. Saistošajiem noteikumiem pielikumā ir vairāki pielikumi, 5 gabali, un 3. pielikums tika kļūdaini izveidots un pievienots tātad dokumentu pakotnei, bet uz kopējiem grozījumiem tas iespaidu neatstāja. Jā, lūgums būtu šobrīd tad... Nē, viņš ir jaunā redakcijā jāizsaka. Jā, viņš vienkārši šobrīd ir nomainīts jaunā redakcijā, bet grozījumos nevienā pozīcijā tas iespaidu neatstāja. Tātad pašos grozījumos nekas nemainās. Tehniski programmā bija nospiests nepareizā vietā ķeksis un izveidot nepareizs pielikums. Jā. Lūdzu, kolēģi, uzsākam balsojumu. Bet tā kā mēs zinām, ja ir pieņemts lēmums, mēs neko nemainām bez atkal lemšanas, līdz ar to šobrīd bija nepieciešams vienkārši vēlreiz balsojums. 15 deputāti pārpret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. 21. gada lēmums 232 par tradicionālo konfesiju konsultatīvās komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Iveta, lūdzu. Ņemot vērā, ka ir Jēkabpils novada pašvaldībā saņemti iesniegumi par izmaiņām draudzē, tad attiecīgi ir jāveic grozījumi arī tradicionālo konfesiju komisijā, un tad šie grozījumi sagatavoti ņemot vērā draudžu iesniegtos iesniegumus. Paldies. Lūdzu, kolēģi. Drīkst vienu jautājumu. Jā, lūdzu. Es nezinu, vai kāds spēs atbildēt. Jau vēsturiski izveidojas gadu 15 atpakaļ, ka Jēkabpilī ir 2 vecticībnieku draudzes. 2. Šajā konfesijā tā draudze, kas ir uz Viesturielas, tiek pārstāvēta, vai tā otrā Volkova draudze, kas ir pie apbraucamā ceļa. Vai abas 2 ir? Labs jautājums. Nē, par to jāpainteresēs, jo saprotiet, jo 2 draudzes, labi, viena lielāka, otra mazāka. Viestura iela, man liekas, Viestura iela, bet kas ar to otru draudzi ir? Tur arī, varbūt uz pusi mazāk, bet tā ir draudze, un Latvijā viņa nav. Jo tur viņi, tie vecīpnieki dalās tur Rumāņu un Pakrovskai un Aļaskas kaut kāda, jā. Un šis Aļaskas atzars ir viens pie mums šeit arī, ko vada Volkovs. Vienkārši painteresēties, kādā situācija viņi tur ir. Jā, Iveta. Šī brīža komisijas sastāvs ir pievienots pielikumā. Jā, bet šobrīd ir Viestura ielas. Jautājums ir, Leonīda uzzināsim, jā, jo šobrīd... Vai padomāt par to draudzi, tur arī cilvēki? Jā, lūdzu balsojam, kolēģi. Jā, iespējams arī tā. 15 deputāti pārpret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Finansējums Grīdas seguma atjaunošanai Atašienas tautas nama Annas sēta. Anita mums ir jūs esat izlasījuši, Anita mums ir šobrīd atvaļinājumā, līdz ar to lūgums uzsākt balsojumu. Piecpadsmit deputāti pārpret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Finansējuma piešķiršana kameršļūkšanas trases pārbūvē un remontam, tātad sporta... Labi, Juris, stāsti lūdzu pats, nestāstīšu. Jā, labdien, vēlreiz. Tad sporta centrs ir iegādājies šajā gadā pēc plāna kameršļūkšanas segumu un izvērtējot jaunu, paši bez starpiniekiem taisni no ražotāja, kur mēs iekonomējām ap 7 000 eiro.
Un izvērtējot šo trases stāvoklī, nonācām pie secinājuma, ka būtu jāveic dažādas varbūt arī uzlabojumi, jo viņš ir fiziski un tehniski nolietojies. Pirmsākumos tie bija paši sākumi, kad šādas trases veidoja, viņas tika uzliktas vienkārši uz grunts, uz zemes. Tāpēc arī šie visi apakšējie tie materiāli, kas bija no koka finiera, viņi jau arī ātri iet, nolietojas un satrūd. Tāpēc mums negribējās droši vien, ka mainīt šo segumu pašiem uz šīs esošās pamatnes, kura nav laba. Tāpēc veicām tādu nelielu tirgus izpēti, cik tas varētu maksāt. Un pēc tādas tirgus izpētītas, ko mums iesūtīja viens Latvijas uzņēmējs, kurš ir plaši pazīstams arī Eiropā, un arī uzstāda šādas trases, vairāk kā tikāmies pie tās trases kalnā un ir iesūtījis savu redzējumu un kā tas viss izskatītos. Tāpēc arī lūdzam šos trases, papildu līdzekļus, lai varētu šo trasi atjaunot. Jā. Protams, kad viņiem ir iespēja to darīt arī šogad, ja laika apstākļi ļautu arī kaut vai decembrī, vai vajadzīgs, cik es sapratu, vai tas viņš būs vai kāds cits, tas ir jātais lielais iepirkums, bet 2-3 nedēļas tas ir darbs veicams vismaz. Ar jaunām tehnoloģijām, kur ir mitrināšanas sistēmas, automātiskās eļošanas sistēmas, kas ir sausā laikā paildzina gan bremzēšanas, šī rampa beigās, kaut 4 metri augstā, un tā trasē arī varētu būt pēc šī plāna ar mazliet garāka un interesantāka apmeklētājiem. Man viss ir kā īsumā. Lūdzu, Jāni. Pirmā lieta ir tā, ko mēs runājam, laikam, katrā komitejā jau sanāksme bija izsludināta, iepazinos ar vienu lēmumu projektu, tagad atveru, lēmumu projekts ir mainīts. Mainīts vakar kaut kādas 6 stundas pēc sanāksmes izsludināšanas. Savādāks, kaut kas nosvītrots, iezīmēt zilā krāsā. Katru komiteju atgādina par to, ka Kas, lūdzu, tur ir mainīts? Es atbildēšu, varbūt, cik man arī juristi zvanīja, kad šeit mēs rakstījām lēmumu projektā slēgt, jo lēmumu projektu mēs kā sporta centrs gatavojām, Mēs varbūt neesam tik kompetenti, kad ir slēgt šo līgumu, mēs nevaram par cik ir jāveic šis iepirkums. Tāpēc arī tika slēgts, man tā paskaidroja, tad svītrots, tas ir tāds jautājums. Normāls iepirkums ir jāveic. Slēgt līgumu pēc iepirkuma. Jā, tieši tā. Tad jautājums, tas saproties steidzamības kārtā, jo lēmuma aprakstošajā daļā bija rakstīts, ka uzņēmējs darbus var veikt novembrī, un pēc tam viņi tā kā dodas projām. Jā, un tad tikai nākošā gada novembrī. Es saprotu, viens uzņēmējs, tas nozīmē, ka ir apspriedes procedūra sākumā eisā 2 nedēļas, tad 2 nedēļas iepirkums, tas ir mēnesis, līgumu noslēdzam labi, ja novembra beigās tikai. Darbus var paspēt veikt? Jurim jāprasa. Jā, var veikt, teiksim tā, ja ir tik līdz pavasarī, es arī sazinājos, ja arī viņš vinnētu, es vienkārši arī šos darbus veikt, vai pavasarī, kad atkusīs zeme, viņš vēl līdz tam, kad dodās projām uz Eiropas valstīm uzstādīt šīs trases dažādas, vai viņš mums veikt. Viņš saka, es pa ziemu sagatavoju, praktiski viņam liela daļa jau ir rampas, jo viņas ir jau tā kā sagatavotas, jau ir tipveida, viņš izstrādājis tādu, tos moduļus jau, sanāk. Jā, bet var jau pieteikties. Jā, bet, protams, ka konkursā var pieteikties jebkurš, un ja ir gatavs sakārtot, tad to var darīt. Tad par sporta centru tā kā būtu skaidrs par pašu trasi jautājums. Pēdējais, saprotu, ka ir vienkārši ietaupījums valsts parāda darījumos, tur vairāk kā 43 000. Kārlis vislīdz stāstīja, ka remonta programmā uz šī gada pieprasījumiem bija aptuveni 6 miljoni vajadzības dažādām iestādēm, izpildījām mēs 600 000. Vai šī vajadzība, kas ir tieši Slitkalniņa atjaunošana, bija prioritāte pirmā, nevis kāda cita, kurai varēja palīdzēt, kurai varbūt būtu svarīgāka? Vai šī bija svarīgākā no visām, kas bija Kolēģi, tātad šogad varas remontos mēs neko daudz vairs neizpildīsim.
Nākošais gads sākas ar jaunu budžetu, ar jauniem pieprasījumiem, un tas tā ir. Šeit ir vairāk domāts no tā, ka sporta centram šis ir, teiksim, tāds ieņēmuma avots, un viņi grib šo ieņēmumu avotu, uzfrišināt, lai viņiem šis ieņēmuma avots arī turpmāk būtu pieejams, un plus, protams, arī sakārtot savu infrastruktūru. Tikai un vienīgi tāpēc šobrīd tika atrasts nevis ar pārcelšanu uz nākošā gada budžetu, bet šī gada budžetā, kur tad šobrīd ir radies ietaupījums. Jā, mēs tālāk lemsim par lēmumu projektu, kur mēs nometam nost vienu tiltu, ko neremontēsim, jo tur naudas nepietiek, bet šeit tā kā, trasei pietiek. Un tas man likās ļoti jocīgi. Jo noteikti, ka tilta... Jā, labi, bet tiltu inspekcijas mums arī ir noteikti, ka tur ir taču problēma ziņojumi. Kolēģi, mums pieprasījumi būs ļoti daudz. Jā, tāpēc jautāju, šis bija svarīgākais. Nē, katram savs ir svarīgāks, ja? Un, protams, kad mēs varam katrā lēmumā atrast pareizo un nepareizo sadaļu, ja? Šobrīd es uzskatu, ka mums ir ne tikai ielas un ne tikai tilti, ja? Mums ir arī jādod iespēja gan ar spēļu laukumiem, gan ar atpūtas laukumiem, ar daudzām citām rekreācijas zonām, lai arī varam darboties. Ja? Jo šādā vajadzībā mēs varam jautāt par jebkuru piedāvājumu. Noteikti, ka mēs atradīsim pretinieku gan ceļa posmam laukos, ja? Gan ceļa posmam pilsētā, atradīsimies arī pretinieki. Ja? Bet tāpēc šīs lietas ir jāsakārto. Arī tāds pats arī salas sporta laukums, droši vien, kad arī būs pretinieki, kam tur, kāpēc tur vajag un tam līdzīgi. Bet tam ir jābūt visur. Mēs ejam lēnām tādā garā uz priekšu. Ja, tāpēc ir baigi grūti izsvērt, kurš tad bija pareizais un kurš nepareizais. Lūdzu, ejam tad uz balsojumu, kolēģi. Aivis. Tik skaļi nesaki. Sāks puķes sūtīt. Labi, es slēgšu. 14 deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav, lēmuma projekts ir izskatīts. Finansējumu novirzīšanu. Baiba, lūdzu. Mums vēl 3 jautājumi, 4. Mēģināšu ātri īsumā izstāstīt lēmuma projekta būtību. Pirmais lēmuma punkts ir par līguma slēgšanas iespēju un finansējumu pārvirzīšanu, lai varētu pirmskolas izglītības iestādēs Zvaigznīte vēl šogad paspēt uzstādīt šūpoles. Tur pietrūkst pēc tirgus izpētes 193 eiro. Līdz ar to finansējumu pārceļam no Tāmes 0603 uz pirmskolas izglītības iestādes Zvaigznīte Tāmi. Nākamais jautājums ir par finansējumu novirzīšanu un mērķu maiņām, lai mēs varētu veikt projektēšanu bērnu atpūtas laukuma meža parkā. Bija no Zemgales plānošanas reģiona ierosinājums sniegt idejas par to, lai kopēji varētu mēs startēt pārobežu projektos. Līdz ar to viena no idejām bija atbilstoši meža parka plānojumam ierīkot bērnu atpūtas laukumu. Līdz ar to arī esam uzrunājuši un pajautājuši, vai var veikt procedūru vēl šajā gadā. Esam saņēmuši atbildi, ka līdz gada beigām to var izdarīt, līdz ar to vajadzētu finansējumu, lai mēs varam šo procedūru veikt. Un ir jāprecizē finansējums jau pēc veiktajiem darbiem ceļu pārbūves projektiem Jēkabpils pilsētā, kur, kāpēc katra būvdarbu līguma ir šie ieslēgtie, izslēgtie darbi. Un, lai mēs varam noslēgt šo visu procedūru un pieņemt eksploatācijā, ir nepieciešami šie precizējumi. Tas ir Tāmes ietvaros, tikai mērķa maiņa šobrīd. Un 6. lēmuma punkts ir par to, lai šis tiktu iekļauts tuvākajos budžeta grozījumos. Bet darbi jau mums jāizveic šobrīd. Labi, paldies, kolēģi. Uzsākam balsojumu.
Leonīts, Aivars. Tas, kurš Aivars Kraps, vēl nav nobalsojis. Labi, 13 deputāti pār, pret nav atturas Leonīts Salcevičs, nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Par finansējumu novirzīšanos 2026. gada budžetu lūdzu arī ātri, ja? Jā, arī te ir atvērti iepirkumi, un esam sapratuši to, ka mēs nevaram iekļauties budžetā, jo tiltiem bija plānoti 50 000, un respektīvi mēs varam tikai vienu tiltu uzsākt darīt, un šo atlikumu attiecīgi, kas paliek pār no plānotā budžeta pārcelt uz vienlaidus bedrīšu labošanu Prižovēnijā, lai mēs varētu noslēgt līgumu ar uzņēmēju par 30 000, tur pietrūkst 10 000. Un nākamais punkts ir par finansējumu pārcelšanu daudzdzīvokļu mikrorajonu piebraucamo ceļu remontam, jo iepirkums ir noslēdzies un ir saņemts šobrīd uzņēmēja iesniegums ar to, ka tehnoloģisku apstākļu dēļ, laika apstākļu dēļ nevar veikt asfaltēšanu, līdz ar to šie darbi ir jāveic nākamā gadā. Un, respektīvi, šī summa ir jāpārceļ uz nākamā gada budžetu. Jā. Kādi jautājumi? Lūdzu, Karli. Kurš ir vainīgs? Leonīts, jā. Uzņēmējs ir vainīgs, ka nevar apgūt to naudu, vai mēs? Loģiski, tu ļoti tur vēlu, mēs esam vēlu ļoti mums vēlu tas- izsludinājuši šo Bet jautājums, iepirkumu. kāpēc tik vēlu? Kas ir par lietu? Vai Labs iepirkuma jautājums. komisijai nav kapacitātes? Kāpēc tik vēlu? Tik nozīmīgu... Jā, lūdzu. Situācija ir, kāda viņa ir. Budžetā tikai ielikts šī pozīcija pēdējā brīdī bez pietiekamas detalizācijas. Bija zināms kavējums arī sākuma posmā, kad vispār izvēlējāmies vietas un mikrorajonu, teiksim, tās konkrētās vietas, kur mēs to darīsim. Jā. Tur bija vēl ar nekustamajiem īpašumiem saistīti jautājumi problemātiski. Jā. Protams, varēja kaut kādas iepirkuma daļas varbūt palaist atsevišķi un tad ātrāk varētu veikt iepirkumus daļām, kur viss bija skaidrs. Jā. Bet situācija šobrīd ir, kāda viņa ir. Līgums tika parakstīts tikai oktobra sākumā, līdz ar to uzņēmējs saka, ka šobrīd šonedēļ bija tās -grādu temperatūras, jā, kad izpildīt nevarēs visu apjomu, jā, ko varēs, to izdarīs, jā, tad BEC laukums, kur ir, teiksim, visvieglāk izdarāms, tas tiks izdarīts. Par Asotas ielu bija runa un Draudzības aleju vēl bija runa, ka varētu izdarīt, ja, bet citi visticamāk, kad pārceļās uz nākamo gadu. Ja. Kur jāmaina bordas un viss. Ja. Jo bortakmeņus arī tagad likt ziemā, teiksim, ja ir risks neuzklāt asfaltu, tad viņas var izlaust. Jā, protams, mēs esam asfaltējuši arī līdz novembra vidum un otrajai pusē, bet mēs apzināmies, ka tas var ietekmēt arī kvalitāti. Tā kā to var izdarīt arī maijā šobrīd. Jā, bet man šķiet, ka šī nauda bija ieplānota budžetā, ko mēs pieņēmām nevis uz budžeta grozījumu, teica, ka ļoti vēlu šī summa parādījās. Budžetā izstrādes beigās mēs ielikām to iekšā. Jā, Leonīda, es izstāstīju situāciju, kāda viņi ir. Man neapvienot tā situācija. Budžetā bija februārī pieņemts budžets un vajadzēja strādāt pie tā. Situācija ir tāda, kāda viņa ir šobrīd. Un mēs neatzīstam savu vainu. Ko mēs ar to daram, Leonīda? Ko mēs daram? Mēs ļoti slikti plānojam darbus. Mēs neanalizējam budžetu. No tavas puses viss vienmēr ir slikti, Leonīda. Bet tā ir kāda nauda palika pāri. Izpildījuši mēs šo nesam. Skaidrs ir, neesam bet jāatzīst to vainu. Ja februārī bija iekļauts budžetā šie 150 000, vajadzēja pie viņa ķerties strādāt. Nevis augusta mēnesī. Lūdzu, Jānis un... Saprotu, jā, budžetā bija paredzēts 150 000, līgums ir noslēgts par 103 000, kurus pārceļam uz nākamo gadu tie 47, kur paliek. Viņi paliek vēl šī gada budžetā, jo mēs ceram, ka Draudzības aleju kādā daļā var sataisīt un Asotas ielu. To, ko var sataisīt šogad, ko var izdarīt šogad, to vēl... Līgums kopā ir noslēgts par cik? Līgums kopā ir noslēgts par 100...
122, man liekas. 46,000 sanāk paliek pārvēlšana šajā gadā. Bet iepirkums parādīja cenu lētāku nekā 150,000. Un atlikumu tad mēs kaut kur novirzam. Šobrīd viņš paliek. Šobrīd paliek jautājums, cik liels sadārdzinājums bija tiltiem, ka mēs vienu remontēsim, otru neremontēsim, kopējā iepirkumā iesniegtā summa. Vai ir cits iemesls, kāpēc neremontēsim? Jo aprakstošajā daļā ir rakstīts, ka vienkārši naudas nepietiek. Kārlis, Tad par tiltiem 2 tilti plānā esam skatījušies atkārtoti tas rezultāts, kāds ir tas finanšu piedāvājums. Un arī tehniski vēl uz vietas ir speciālisti bijuši tos tiltus apsekot. Diemžēl ir atklājies, ka vienam no tiem tiltiem ir nepieciešami vēl hidroizolācijas vai kaut kāda cita rakstura darbi, kas nav bijuši iekļauti apjomos. Tāpēc arī mēs neprasam likt papildus, bet šo otru tiltu vienkārši šobrīd noņemam no trases, jo tur būs jāpārtaisa apjomi. Un palaižam šobrīd to vienu tiltu. Labi, kolēģi, uzsākam balsojumu, jo mums tūlīt tās arī domas sēde nāk virsū. Leonīts. 12 deputāti par, pret nav, atturas Leonīts Salcevičs, Ruslans Bajārietis, nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Grozījumi nolikums par atbalsta sniegšanu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai Jēkabpils nodā. Īsi. Jā, te ir veikti redakcionāli precizējumi, precizēta gan vērtēšanas veidlapā, atbilstoši iepriekšējā, šī gada sākumā jau veiktajam konkursam. Esam secinājuši to, ka ir jāpapildina un gan jāizsvītro punkti, gan jāprecizē vērtēšanas veidlapā, ko mēs vērtējam atbilstoši nolikuma punktiem, gan arī pie līguma jāpievieno projekta izmaksu tāmi, kas šobrīd izpaliek un nevar salīdzināt to, kas ir un kas nav precīzi. Un arī bija jāprecizē uzraudzības periods, kas iepriekš bija noteikts 2 gadi sākot no līguma noslēgšanas, kas ir nekorekti, jo līgumā bija atrunāts, ka tie ir 3 gadi pēc noslēguma maksājuma saņemšanas. Līdz ar to nolikumā precizējam šobrīd, ka tie ir 3 gadi pēc noslēguma maksājuma saņemšanas dienas. Jāni, lūdzu. Nevis, jo pat pateicu. Jā, lūdzu, Leonīt. Es domāju, ka šo dokumentu būtu korekti laist caur Tautssaimniecības komisiju. Mums ir jauns vadītājs, mums ir jauni kolēģi, varbūt būtu kāds redzējums šo nolikumu ar kaut ko citu vēl papildināt. Kāpēc viņš tagad iet, kāpēc viņš negaida caur komiteju? Šobrīd viņš ir palaists tāpēc, ka mēs esam iesnieguši projektu konkursu LIA projektu uzsaukumā, kur mēs varam arī nofinansēt šo grantu konkursu. Līdz ar to gaidīt vēl nākamā attīstības Tautssaimniecības komiteja, jo tīri laika ziņā mēs nevaram, tāpēc tiek palaist šobrīd. Un tūlīt ir nākošais jautājums, ka uzsākam šo konkursu, jo šobrīd ir no LIA piedāvājums, ka... Jā. Līdz 17. oktobrim bija pieteikuma iesniegšana, no 6. līdz 7. Jā. Lūdzu, kolēģi, uzsākam balsojumu, atbalstam, jo tā ir iespēja vēl dot iespēju uzņēmējdarbības uzsākšanai. Ainis? Vēlreiz pārvelc uz leju vienkārši. 14 deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts, un nākošais ir konkurss atbalsta sniegšana saimnieciskās darbības uzsākšanai attīstībai Jēkabpils nodā izsludināšana. Tas ir tas, ko tikko minēja. Lūdzu, kolēģi, uzsākam balsojumu. Uh, 14 deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts ir izskatīts, līdz ar to darba kārtība ir izskatīta. Paldies, iekļāvāmies gandrīz minūti. Jā, bet vienu jautājumu neatbildējām. Kuru? Attiecībā par sporta skolas direktoru vietnieku.